Hei! Es dodos pārgājienā. Te ir dabīgie karstie avoti, kuros var peldēties. Iesim pataustīt ūdeni. Nu, būs karsts. Tā viņš ir diezgan tāds zaļganīgs. Nē, viņš ir augsts. Te kāds gabaliņš jāiet ir pa ceļu tādu. Un ir zīme, ka nedrīkst rāpties šajās klintīs. Nes cik bieži te kāds ir rāpies. Mašīnu te nav daudz, lai gan tieši tagad visi sāk braukt. Bet var paiet maliņā. Izskatās, ka būs jāiet cauri tunelim. Jep, jāiet cauri tunelītim. Jātiek otrā pusē laikam. Es skriešu uz to kabatiņu. Oh, wow! Es esmu joprojām tajā pašā tunelī, bet es atradu kaut kādu alu. Protams, ka tur ir kakas. Ne. Man ir ļoti bailīgi iet tālāk, ja būtu Kārlis. Tad gan jau mēs ietu, bet Jēziņ, kas tas tāds? Misene. Un es neredzu, kur tā ala beidzas. Man ir ļoti bail. Sorry, es neiešu. Cobers. Nu viss, esmu atpakaļ pilsētiņā un tūlīt jau būšu mājās. Pilsētiņā viss ir ciet, jo ir siesta un, kā parasti nesezona. Un esmu atpakaļ. Mazajam sapnīts bija. Mazi priekusis. Čau. Viss, Ghost Town. Es domāju, ballīti tur. Tur ir ballīti, jā, tur bērni spēlē zombijus. Un atraugājas. Tas ir pēc fermas. Pēc kā? Fermas. Stop. Tagad skaties uz mani. Jā. Agresīvāk māj. Jā, labi. Labi. Super. Blue. Ejam pāri. Ejam pāri. Tev līdzsvara koks. Un man pa akmentiņiem. Hop, hop, hop. Paskat, cik veikli. Hop, hop. Ok, te jau bišķiņ grūtāk.
Un tur vēl grūtāk. Ak, Dievs, es nezinu, vai es aiziešu Blūju vai Skalu. Mēs jau laikam esam Valencijā, jā? Vai vēl nē, bet, tūlīt būsim. Un te ļoti intensīva satiksme un lielas mājas. Un viss tas, no kā mēs centāmies izvairīties visu šo ceļojumu. Bet mums vajag saremontēt busiņu, tāpēc mēs te padzīvosim. Tā kamēr jāgaida sarkanā gaisma, tikmēr ir atrakcija, jā, žonglieris. Nenormāli daudz mašīnu. Ļoti intensīvi. Ļoti nepatīk man. Mums vajag izbraukt no apļa. Bet, man skūtriņas ir. Man vienkārši ak, Dievs, kas te notiek? Ak, Dievs, uzmanies no šitā. Bet tik bail. Un re, kur vienkārši apelsīni aug. Re, kur mūsu mājiņa. Un te ir uzreiz suņu laukumiņš, kur Blubiņš var patusēties. Bet, protams, kā jau lielā pilsētā, te ir skaļi un intensīvi un nav forši. Valencijā mēs dzīvojam tā. Tur logi ciet, te logi ciet. Sēžam tumsonībā un skatāmies. Suņu laukumi, kas ir tieši aiz mums. Jā, aizmugurējos logos redzams suņu laukums un priekšējā stāvvieta. Nu tā. Un Karlusam vajadzēja obligāti pirkt 3 šitos ruļļus, jo viens nāca pa brīvu. Jā. Un tagad mums ir airbags tur. Behind that carpet, which is anyway, okay, behind that carpet is 3 nuts we've got to get to. Gatavi ekskursijai pa Valenciju. Skrienam šajā ekskursijā. Tad, kad tur iedegas sarkanais, tad tur meičuks iet priekšā mašīnām un taisa trikus ar riņķiem. Es nezinu, vai viņi tā kā plāno, ka viņai pēc tam kāds kaut ko samaksā. Bet, jā, tā viņa pie katra cikla iet un žonglē. Un šis ir tas trakais aplis, pa kuru mēs braucām. Bet šodien ir sestdiena un nav tik traki. Esmu jau centrā, bet te joprojām baigi nav ko rādīt. Vienkārši ielas un mājas. Pirmo reizi redzu ko tādu. Te parkā ir celiņš tikai skrējējiem. Un te
Reāli viss ir izskrien. Ļoti aktīva tauta. Tas palīdz savam draugam. Tagad arī es esmu uz skrējēju ceļa. To koku ir grūti video parādīt, ka viņš ir milzīgs, bet viņš ir milzīgs. Autobusiņš maziņš blakus un tā sakna. Āga Dievs. Rekcelēciņš pret sakni. Crazy. Tagad es tuvojos vecpilsētai, Kāzas. Ļoti daudz cilvēku. Ļoti daudz cilvēku un izskatās, ka te ir kaut kāds protests. Nav nejausmiņas, kas te notiek, bet kaut kas te notiek. Nu, tā ir tāds centrs ar strūklakām, katedrālēm, vēl kaut kādām ēkām, stacija, Ziemeļu stacija. Un tā. Nu, es saprotu, kāpēc es centrā nesatieku nevienu skrējēju un visi ir parkos. Jo tu vienkārši nenormāli liels cilvēku masas, visādi animatori. Un, nu jā, pirmo reizi te var izskriet, bet vairs droši vien es neskriešu pa centru, jo pārāk busy. Te sākas visādi krogi un štruntu veikali un bezgalīgi daudz cilvēku. Tiešām vienkārši bezgalīgi daudz. Paskaties tur priekšā. Man viņiem visiem jātiek cauri. Šīs laikam ir centrāltirgus. Mans maršruts, protams, galīgi neved tur iekšā, bet es aiziešu paskatīties. Nākamais kaut kāds protestiņš vai atbalstiņš vai akcija. Tā ir Valencijas katedrāle un laukums, un te ir reku viens. Un reku vēl viens. Nu, te viss notiek. No vienas puses skriešanai šis vispār nav labākais maršruts, bet no otras es varu vienā treniņā apskatīt visu Valenciju. Esmu atpakaļ uz skrejceliņa, prom no trakā centra. Dodos tagad jūras virzienā pa promenādi, un tad jau būšu atpakaļ. 20 kilometrus un vienu sarkanu seju vēlāk. Es esmu atpakaļ mājās. Ir sestdiena, 7:30 vakarā. Un mums tur aiz durvīm, tur aiz durvīm notiek kāzu ballīte ar dzīvo mūziku un visu pārējo. Mums te ir stress visu dienu, jo uz ielas viņiem izklaide ir
Nu, tur ir iela. Un viņu izklaide ir... Kā sauc to, ko viņi spridzina do? Kaut kādas mazās petārdus mētā uz zemes un viņas paukšķinās. Jā, un Blue ir ļoti bail no sprādzieniem un tādiem spridzekļu skaņām, un tāpēc Blue visu dienu vienkārši stresaini guļ šajā stūrī. Un mēs liekam skaļi video YouTube un iedavām viņai nervu zālītes, bet viņi turpina spridzināt. Nu, šādi izskatās tas, ka man beidzās monētiņas, un es nevarēju landromātā izžāvēt drēbes. Un tagad mums viss busiņš ir pārvērties veļas džungļos. Tropumā, jā. Tropumā. Nemanot to, ka es tagad vēl apenās sēžu, visas mans drēbes mazgājā. Jā, un tagad visas drēbes žāvējās, un te vēl viens pa vidu mētājās. Nu tā. Viss, mēs dodamies prom. Mēs neizturējām spriedzi un tos sprādzienus. Jā, viņiem būs vēl 2-3 nedēļas šeit svētki, festivāls un spridzināšana, un kā tur bija rakstīts, debesis pārņems uguns. Jā. Un neviens servis arī mūs nevarēja pieņemt un salabot mūsu vāģīti. Tāpēc mēs vienkārši braucam prom no šejienes. Mēs esam prom no Valencijas un esam atpakaļ tur, kur mums ir jābūt. Kalnos. Pēc laikapstākļiem un dabas skatiem šķiet, ka mēs varētu būt arī kādā citā valstī. Uzbruk! Mazais! Ew! Au! Mazinē! Beidz! Oh, Maz! Blue! Jā, bet tiešām neko nevar redzēt uz tās. Es to saku. Domāju, es jokoju? Un tas tik ātri vēl nebeigsies. Tas tik ātri vēl nebeigsies, mums vēl jātiek ir līdz turienai aptuveni. Tas gan čilo. Šitam vienalga. Bet skati smuki. Jā. Jo te nav migla. Nē, vispār te ir tik forša vietiņa, un es gribētu atbraukt te vēlreiz, kad būs labs laiks. Gan jau. Es laikam tā Jā. Sabai nebija ko darīt, un tāpēc es domāju aizbraukt noliet podiņu. Nācām līdz baznīciņai. Super maziņai. Ar tādu... Nē, maz iekšā, nē.
ar tādu superīgu skatu uz pilsētu. Uz pilsētu un uz kalnu. Nu, lūk, ja kādam interesē, kur mēs esam, tad reku Blū rāda. Mēs esam te tādā placītī. Jums komentē. Un pasaka vienkārši, ka video beidzās. Video beidzās. Paldies, ka skatījāties. Es nevaru. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā sērijā. Atā! Paldies, ka skatījāties. Like, share, subscribe. Comment.